Čau visiem maniem 24 sekotājiem. Šodien parādīšu, kas man aug dārzā, kas ir izaudzis, kādas bija kļūdas, ko nevajadzētu pieļaut, kuras es diemžēl esmu pieļāvis, kur man ir ļoti liela škrobe par to, ka es nepareizi kaut ko darīju. Tāpēc pieiešu pie katras dobas, pastāstīšu un parādīšu, kas tad tur īsti ir. Tā kā man nav operators, es runāšu aizkadrā. Ceru, ka video būs interesants un varbūt mana pieredze kādam arī noderēs. Tātad ejam skrīties pie katras dobītes atsevišķi, parādīšu un pastāstīšu. Ejam! Tātad gribu sākt ar pašiem saviem mīļākajiem dārziņiem, ja tā varētu teikt. Tie ir sīpoli. Sīpols es šogad iesēju tikai tīri no sēklām, jo pagājušā gadā man galīgi neizdevās. Es arī viņas podiņā biju audzējis. Pēc tam pārstādīju laukā, uznāca nenormāli krusa, un visi noliecās un pārstāja augt. Šogad izskatās diezgan cerīgi, jo sīpoli apakšā ir aizmetušies, bet viņiem, diemžēl, ir kaut kādi dzelteni gali paliek. Bet tas laikam no tā, ka es viņus apgriezu pašā sākumā. Diezgan cītīgi. Nu, šeit var redzēt jau, ka diezgan normāli bumbuļi metās. Šie ir no sēklām audzētie. Un, protams, šajā dobē blakus es esmu iesējis arī burkānus. Burkāni diezgan normāli aug, baigi retie. Nezinu, kāpēc, bet šausmīgi maz izlīda. Saliku virsū salmus, lai baigi neizdeg zeme. Turās mitrums un arī nezāles baigi īpaši neauga. Nu, tikai celiņos. Bet nu par celiņiem tad tur būs jāizdomā, varbūt kaut ko jāsabar iekšā. Skaidrs, varbūt kādas mūči, kaut ko līdzīgi. Par sīpoliem tie ir šie, kas ir auguši no sēklām. Šeit ir baigais miks, te ir gan lielie globo, gan sarkanie, gan parastie baltie sīpoli, kuri nav ne jausmas, jo visi vienā brīdī man ņēma un sabruka. Šie burkāni ir, nezinu, kā viņš saucās, Narbonne F1 laikam. Jā, kaut kā tā varētu arī izlasīt. Nu, lūk, burkāni diezgan lieli. Ja ņem vērā, ka es visu ļoti vēl izsēju. Tālāk nākošā dobītē arī man mīļākie dārzeņi, tie ir sīpoli. Šie jau ir ļoti aizmetušies lieli jau, nu tādi ritīgi izauguši, bet šie ir no sīksīpoliem. No sīksīpoliem jau nav nekāda baigā māksla, sapihā viņas zemē un tā arī viņi tur visu auga. Nereiz kādi skaisti, lieli loki. Pirmais gads man dārzā tāds, ka man ir ļoti daudz loki beidzot. Kāda šķirne, nav ne jausmas. Iegāju veikalā, 2 maisiņus nopirku un sabāzu zemē. Bet izauga baigi skaistie. Šī atšķirībā no tiem, kas ir no sēklas auguši, šie ir ļoti lieli un baigi spēcīgie jau. Tādi aizmetušies. Tālūk. Tātad nākošajā dobē šie ir cukurzirņi. Cukurzirņi 2 strīpiņās un 1 strīpiņā cūku pupas. Cūku pupas mūsu mājās iet uz urrā. Tās garšo visiem. Cukurzirņi, kāda šķirne? Šie ir Ambrosa cukurzirņi. Pirmo gadu man cukurzirņi būs salīdzinoši daudz, 2 vagas. Šie cukurzirņi bija sasēti daudz biežāk, bet, diemžēl, laikam arī ar visu agroplēju bija kaut kāds brīdis, kad es agroplēju pacēlu augšā un apakšā bija sveikliņas izstumtas ārā ar cauriem vidiem. Iespējams, ka tur bija skudras vai kas. Jā. Uzsēju šņurītes, lai ir kur cukurzirņiem vīties. Cukurzirņi, jā,
maniem meitām ļoti garšo, maniem bosikiem. Un cūku pupas. Cūku pupas, kā jau cūku pupas. Tām īpaši nekādas stiprinājumas nebūs vajadzīgs. Nākošajā dobītē ir sasēts ļoti daudz kas, ko varētu ātri ņemt un apēst. Tātad. Šie ir tie slavenie Ķīnas kāposti, kas man šogad galīgi neizdevās. Un tas ir viens no tiem saucamajiem kasikiem. Ķīnas kāposts ir vēsumu mīlošs. Viņam nedara ļoti daudz stundas gaismas. Ja viņam patīk vēsāks laiks, 15 grādi, 10, naktīs arī baigais karstums nepatīk. Šie man ir dobēs augošie, tāpēc viņi ir tādi jau arī aizmetušies ziedi. Tas nozīmē, ka pa karstu tie, ko es biju sastādījis šādās burciņās, šādi, arī ir aizmetušies jau ziedi. Viņi principā vairāk neizaugš. No šiem es mēģināšu iegūt sēklas, varbūt izdodās, un stādīšu rudenī. Sēšu rudenī, kad dienas būs mazliet īsākas un bišķiņ vēsāks ārā būs. Tā es salasījos internetā, ka tā vajadzētu būt. Mēģināšu otro tūru taisīt vēlāk rudenī. Tas bija tas mans kasjeks, par ko es nepainteresējos, un diemžēl nekas man neizdevās. Tātad šeit ir sasēti spināti. Un meitām ļoti spināti garšo. Strīpiņā spināti, šur tur pa vidu ir arī pa kādam sīpolam. Protams, burkāni un vēl spināti. Dilles vispār pa visu dārzu. Paņēma sauju ar dillēm, vienkārši izkaisīja visās malās, jo dilles forši viņas var sasaldēt un visu gadu mieloties. Redīsi bija šeit. Redīsis es jau tūlīt būs 3. raža redīsiem. Redīsi bija Pablo. Jā, ļoti forši, nepāraugtie redīsi. Viņi it kā paliek ļoti lieli, resni bumbuļi, neplaisā. Un ir ļoti garšīgi, ar tādu vieglu patīkamu sīvumu un ļoti sulīgu un kraukšķīgu. Protams, šeit es arī iebliezu burkānus pa vidu, lai tik aug. Tātad, nākošais variants ir šie loki. Ja pamatā tie ir sīpoli. Šie sīpoli man ir palikuši no pagājušā gada, ko es neizņēmu rudenī ārā no zemes, jo likās, ka viņi ir beigti. Bet paskat, šogad viņi tā izaug un deva nenormāli daudz lokus, bet sāk jau aizmesties šie galiņi. Es domāju, ka tur varbūt varētu arī sēklas no viņiem sanākt. Protams, pa vidu visādas dilles aug un visādi citi brīnumi. Tur arī Ķīnas kāposts, bet tas jau ir gliemežu apēsts. Tie mazie gliemezīši, tas ir vāks vienkārši. Bet neko nevar darīt. Kaut kā jau jācīnās būs ar viņiem. Nākošais prikols, ko es esmu izdomājis, man bija vecs riepas. Daudz kolēģi man darbā saka, tas ir baigais kolhos. Bet, priekš puķiem baigi normāli. Apliek viņķī šitādi te dekoratīvi elementi. Šīs ir neļķis. Var redzēt, ka viņiem jau kaut kāds ziediņi galiņos aizmetās. Redzēs, kas man tur sanāks. Es pagājušā gadā viņas iebliezu podiņā, un tur vesels miljons ar viņām izlīd. Veseli paciņi, ļoti blīvi. Un tādas es viņas atstāju. Visu gadu man viņas nostāvēja visu salu ziemā, siltumnīcā gan. Un tad es tagad pavasarī izdomāju viņas izstādīt ārā. Bet izskatās jau, ka kaut kas varētu izaugt. Pārtiks produkts riepās es gan nestādu. Tas nebūtu forši. Tad šeit es esmu iebliezis asteris, bet ir baigā problēma. Es nezinu, kuras no šīm visām nezālēm ir asteris, tāpēc es viņu vienkārši neravēju. Tā ir princese White. Nezinu, nav ne jausmas. Nākošajā šādā pašā brīnumā gan es iepihāju iekšā zemē
Ķīnas dārza asteris. Tās uzreiz var redzēt, jo es tās no stādiņiem stādīju. Un šī ir mojito mētra. Ļoti smaržīgi. Es viņu tādu maziņu podiņu iestādīju šeit. Un paskat, kā jau ir nenormāli izaudzis. Baigais. Un viņš lien ārā visās malās pa saknēm. Nākošais tiesa tāds pats līdzīgs variants ir parastā piparmētra. Arī 2-3 stādiņus es ieliku. Un paskat, visās malās jau lien ārā. Tā kā es domāju, ka viens tāds pods pilns ar piparmētu arī būtu baigi forši. Šeit viss ir rītīgi aizaudzis. Es tulītās taisos ņemt trimeru un atpļaut visu zālīti dārzā, jo jātiek vaļā no gliemežiem būs. Šeit ir otrā tūra ar cūku pupām. Nē, šī ir pirmā. Otrā ir tā, ko es pirms tam rādīju. Ar 2 nedēļu starpību. Salienu virsū visādi šitādi melnie. Tie laikam ir kaut kāds laputas vai kaut kas tāds, bet ceru, ka aizmetīsies vismaz kaut kādas cūku pupas. Un, protams, samtens. Samtens dārzā vajag, jo viņas garšo gliemežiem. Gliemeži uz viņām lien virsū un viņas viegli nolasīt. Nākošā dobe ir vairāk vai mazāk šāds eksperimentāls variants. Ļoti agri jau izstādīja arbūzu. Nezinu, vai izaugs vai neizaugs, bet neizskatās, ka nīkuļo. Arbūziem laukā arī būs jāuztais tāds, kā es šeit domāju, šādu lielu tādu. Un ar tīklu pārklāšu pāri, lai viņiem būtu kur vīties. Šie būs redīsi. Tie paši, kas iepriekšējās dobēs. Un tā jau man būs 3. redīs raža šogad. Esmu baigi priecīgs, jo redīs baigi normāli aug. Jo ļoti vēss ārā ir, nav karsts. Tātad ir podu tomātiņš, bajāja un melona juniors F1. Ļoti maziņi vēl, tāpēc kā ārā laikam nav vēl pareizie laika apstākļi, lai viņi baigi superīgi augtu. Pa vidu ir iesēti salāti, arī jau 3. raža būs. Pēc tam parādīšu siltumnīcā, kāda man ir, bet iepriekšējos video jūs noteikti varējāt redzēt, ka man jau ir redīs, salāti, giles. Tālāk. Šeit arī ir arbūzi. Šis arbūzs ir Odiseja F1. Nu ļoti maziņš. Kaimiņam dārzā ir jau diezgan lieli arbūzi un melonas. Man kaut kā baigi neaug. Bet es īpaši par to baigi īpaši necepos. Jo vasara vēl ir gara. Ir tikai jūnija sākums. Tā kā vajadzētu visam izdoties. Un šie arī ir pārstādīti loki no siltumnīcas, kas palika pāri. Iepičkāja viņas šeit dobītē. Un, protams, visās malās man ir samtens. Nezinu, kāpēc, bet man tās samtens baigi patīk. Bet šādos melnos podos iesēju, pareizāk sakot, pārstādīju no podiem puķu zirņus. Šie tādi maziņi. Un, protams, arī pa nezālē kaut kur pa vidu. Šonedēļ esmu baigi daudz aizņemts bijis darbos un neesmu īpaši uz dārzu ticis, tāpēc mazliet šeit ir aizaudzis. Bet to, protams, šodien izlabosim. Šajā podā tieši tāpat ir puķu zirņi, kurus pārstādīju no poda, kurš man visu laiku bija siltumnīcā. Bija pārkarājušies pāri malām, sagāzās. Gribēju apsiet, bet skatos, ka viņi visi lien uz augšu. Tāpēc es domāju, ka, lai viņi tāda arī paliek, gan jau kāds ziediņš izlīdīs. Šajā dobē man ir šī gada pirmais eksperiments, ko es vēl nekad neesmu audzējis. Šie ir līdzīgie gurķiem un saucās kivano. Kivano ir dzeltens liels gurķis ar ragiem, kur pārgriežot uz pusēm izskatās kā kivī. Liekas, ka būs ieaudzies.
Arī to es pārstādīju no siltumnīcas, no podiņa. Bet viņiem ļoti patīk karsts laiks. Prasās 25 grādi un naktī vismaz 16, 15, 16 vajag, lai viņi nenosaltu. Bet liekas, ka viņi izaugs. Pagājušā gada loki izskatās, ka sīpoli apakšā ir iemetušies jau diezgan lieli. Baigi dīvaini, es visu ziemu neņēmu ārā viņas no zemes un šogad skaties, kādi izauguši. Šeit manas meitas pāris puķis iestādīja. Redzēs, kas tur beigās izaugs, jo nav nejausmas, kas te ir. Varētu būt kaut kādas, ko pa Jāņiem parasti plūc, rudz puķis vai kaut kas tāds. Protams, dillītes. Mazi gurķīši. Šo un šo mazo gurķi iestādīju vakar. Vienkārši no podiņa izņēma ārā un iepihāja zemē. Redzēs, kas tur beigās iznāca. Tālāk jau man ir tomāti Adam. Parasti sarkanie tomāti. Arī vakar iepičkāja zemē, jo bija palikuši pāri mazi stādiņi. Tāpēc iebliez viņus zemē. Varbūt laukā kaut kas izaugs. Tālāk vēl man ir mazliet gurķi. Šie ir krokus. Nē, hokus saucās. Laukā audzēšu. Var jau būt, ka sanāks. Un šeit vakar arī zemē ielikt blackball ķirštomātus. Melni, mazi, forši, ļoti garšīgi, kraukšķīgi tomāti. Kaut gan kā var tomāts būt kraukšķīgs, bet, diemžēl tādi viņi ir. Šeit starp aizaugušām dobītēm man nav nekas izlīdz. Šeit bija jābūt kukurūzai. Man šogad nav izlīdus pilnīgi neviena kukurūza saldā. Pagājušā gadā bija diezgan daudz un forši kukurūza. Šogad nebūs. Un vēl viena doba ar maniem mīļākajiem dārziņiem – sīpoli. Tie ir tādi paši kā iepriekšējās dobēs. Arī, ko veikalā nopirku vienkārši un sapičkāja zemē. Arī diezgan normāli aug. Nav nekāda vaina. Šis būs mans zemeņu lauks. Starp zemenēm saliku salmus, lai nezāles mazāk aug, bet viņas tāpat visur lien ārā. Bet nav vairs tik traki, un ja līst lietus, vismaz nav netīras zemenes. Zemenes man ir ļoti daudz šogad aizmetušās, jo mazliet es viņas samēsloju, un viņas ļoti, ļoti izauga. Viņas bija ļoti, ļoti maziņi stādiņi. No pagājušā gada es gandrīz visas zemenes izgriezu ārā. Bet tagad jau diezgan skaisti. Ļoti daudz un skaisti ziedi. Tas tāpēc, ka mitrums ir pietiekošs šogad. Šeit jau ir pirmās sārtās zemenes. Ļoti forši. Meitas varēs nākt pagaršot jau pirmās zemenes. Šodien, rīt, parīt, es domāju, ka pa nākošo nedēļu vajadzētu diezgan daudz zemenēm jau būt, ja būs smuks saulains laiks. Patīk tas, ka ir mitrums labs un zeme neizkals, tāpēc šie salmi ir baigi efektīvs variants. Vienu dienu redzēju, kā kaimiņš brauc garām ar traktoru un palūdzu viņam šo pleķīti uzfrēzēt ar zemi. Šeit bija nenormāls sūnaina vieta, drausmīgi daudz sūnas bija un nekas īpaši negribēja jaukt. Un sapičkāja zemē avenes, bet avenes jau ir kā mežoņi. Un tās man ritīgi labi ieaugās. Bet avenes jau nevar neiejaukties. Avenes ir avenes. Ļoti skaisti maz krūmiņi. Rudenī varēs noēsties. Bet šim rabarberam šeit jau ir kāda 10. sezona. Ļoti maziņš, nemaz negrib augt. Mēsloju visu laiku, lieku virsū visādas kompostus, zirgu mēslus. Kāds viņš ir maziņš, tāds ir. Tur neko nevar darīt. Nav ne jausmas, kāpēc tā. Bet ceru, ka kādreiz viņš varbūt saņemsies. Varbūt variet kaut ko ieteikt, komentārā uzrakstīt, ar ko man pareizi mēslot tos rabarberus.
Šī ir mana pirmā roza, ko esmu iestādījis. Saucās Gertrude Jekyll. Krūmroza iestādīja un ir aizmeties jau pirmais ziediņš. Un, protams, arī vīnogas. Es vienmēr esmu teicis, ja man būtu dārzs, tur būtu pilns ar ķiršiem un vīnogām. Vīnogas ir aizmetušās šogad diezgan daudz. Iestādīju viņu tādu mazu krūmiņu. Un pa pagājušo gadu paskat, kāds liels jau ir izaudzis. Šīs ir parastās zilās. Zilga. Sievas mātes mīļākais krūms. Mūžīgi viņš apgāžās. Sāk ar lieliem ziediem ziedēt, pilns ar skudrām. Bet šogad baigi skaisti. Tāds stabils. Iespējams tāpēc, ka normāli atstutēji. Šeit ir parastas pļaviņas. Tādi kušķi aug visās malās. Tās es vienkārši nepļauju. Man patīk, ka kaut kur dārzā pa vidu ir tāds kušķis izaudzis, kur aug viskas. Dažādas puķis, kaut kādas margrietiņas, krāsainās un vēl visādas. Šeit bija pavasarī daudz tulpes. Un šie interesanti, kaut kādi līdzīgi pupiņām maziņi. Viņi rudenī ritīgi sprakšķi, kad verās pākstas vaļā un šauj ārā sēklas. Šeit vēl viena pļaviņa. Nenormāli liels āboliņš izaudzis. Laikam tas ir āboliņš. Un, protams, lilijas. Šīs lilijas man viens čomaks iedeva jau gadus 6, varbūt 7 atpakaļ. Visu laiku aug vienā un tai pašā vietā un visu laiku vienāds skaits. Ļoti skaists aug. Krāsainas. Internetā pasūtīju tādus maisus lielus. Ir vēl viens maiss kompostam. Šeit es pihāju iekšā visu, ko vien var atrast. Mājās, kas paliek pāri, arbūzi, salāti, visādas lapas, arī no dārza, no siltumnīcas. Visu met iekšā un taisa kompostu. Šeit kastītē vēl joprojām ir ļoti mazas paprikas. Paprika California Wonder. Sarkanās. Man nevienu gadu nav izdevies izaudzināt normālu papriku. Izaudzēt. Kas tas ir ar to audzināšanu? Šogad izskatās, ka varētu būt. Ja šie baigi normāli aizies, tad laukā izstādīšu un man būs beidzot pašam savu papriku. Ļoti garšo papriku. Ēdu viņas kā ābolus. Var sēdēt pie televīzora un vakarā skatoties filmu graust papriku. Šausmīgi garšo. Šeit ir vēl daži stādi, kas man ir palikušies. Protams, paprika California Wonder. Šeit bija mazie rabarberīši, diemžēl nokalti pa visu nedēļu, kamēr darbos bija. Vēl lien ārā melonas jumbo. Tur bija jābūt vairākiem, bet es bišķi pagaidīšu, man liekas, ka izlīdīs. Un tad ir mazie zemie podu tomātiņi. Tādas, ko es atstāšu podos, aiznesīšu uz balkonu, siltumnīcu, ne, bet aiznesīšu uz balkonu. Vienkārši un salikšu. Šeit arī vēl daži kivano. Tos es jau lēnām pieradinu pie ārā apstākļiem, lai varētu pārstādīt laukā pie namiņa, lai viņi tur vijās. Šis jau diezgan paliels tāds izaudzis tomāts. Un, protams, ka mans puķis. Šie tomāti stādiņi palika pāri. Tur bija Adam un Blackball cherīši. Ja paaugsies, iepihāšu kaut kur dārzā zemē. Kaut kādi salātiņi šur tur izlīduši. Un paprika lillā, Lorana saucās. Veikalā nopirku sēklas vienkārši. Un iesēju. Daži ir izlīduši. Varbūt būs arī lillā paprika, ko pagraust.
man ir ļoti spēcīga aka arī. Jānomaina vāku, to arī šogad centīšos izdarīt. Akā visu laiku ir ūdens. Sievas opis kādreiz izraka. Nav dziļa, kaut kādi 3 grodi, varētu būt 2,5–3 metru dziļumā, bet aka visu laiku, pat karstākajos apstākļos, ir pilna ar ūdeni. Tas ir baigi forši. Nu ko, ielienam man dārza mīļākajā vietā. Sāksim ar šo mazo stūri. Siltumnīca. Šeit ir mazi arbūzi. Orange Glow saucās. Arbūzi būs nelieli ar oranžu vidu. Pagājušā gadā siltumnīcā man izauga ļoti forši gan arbūzi, gan melons. Tāpēc es šogad arī ceru uz diezgan feinu ražu. Šeit būs romānze F1. Tas arī būs arbūzs. Un Odiseja arī F1. Tie ir hibrīdi. Gribu pamēģināt arī nākošā gadā iesēt no hibrīdiem izaudzētajām sēklām. Paskatīties, kā tad tur beigās viņš izaug. Citi saka, ka viņi var izaugt dažādos veidos. Var izaugt lieli, var izaugt mazi. Var krāsu mainīt, var garšot pēc parasta gurķa. Jā. Protams, dillis man šeit ir vairumā. Šeit ir melona. Melona jau diezgan liela ir izaugusi. Tā ir melona Emīra. Jā, arī šī. Viens no maniem šī gada eksperimentiem, teiksim tā, kas arī nekad nav audzēts. Tā ir melotrija. Melotrija ir mazi, gurķim līdzīgi vīnogas lieluma auglīši. Viņš skaitās kā dekoratīvs gurķis, kas ļoti vijās. Un arī viņam ir vajadzīgi nenormāli silts laiks, 25 un uz augšu grādi dienā, un naktī ne zemāk pa 16–17. Tādēļ es viņus pašlaik audzēju siltumnīcā un vēlāk izstādīšu ārā. Kāpēc siltumnīcā viņus nevajadzētu atstāt? Tāpēc, ka viņi vijās, ļoti vijās un aizņems pusi manas siltumnīcas. Bet gala rezultāts varētu būt baigi iespaidīgs. Jo tie mazie auglīši, starp citu šeit uz paciņas var redzēt, kāda viņi apmēram izskatās, vīnogas lieluma gurķīši. Viņi ļoti pateicīgi marinēšanai. Mazas kraukšķīgas bumbiņas vīnogas lielumā. Nākošais siltumnīcas brīnums ir arbūzi Janosika. Arī tie pagājušā gadā man diezgan iespaidīgi izauga. Viņas var likt vienu otram ļoti tuvu, jo audzēju viņus es uz augšu un karinu tos arbūziņus un visus pārējos auglīšus tādos smukos maisiņos. Šeit arī arbūzs Janosiks viens. Melonas Jumbo. Nelielas, bet baigi forši auga. Diezgan spēcīgs izskatās. Labi aizaudzies. Šis ir tomāts, kurš no sēklas vienkārši ir izaudzis pagājušā gadā, kas iekrita. Tāds arī viņš auga. Siltumnīcas vidējā strīpā man ir podiņu tomāti. Šeit jau ir aizmetušies ziediņi. Daži. Jā, skaisti. Līdz pat 100–150 tomātiņiem maziem. Vismaz pagājušā gadā man tik daudz izauga. Pilnu siltumnīcu ar viņiem nestādu, jo viņi aizņem ļoti daudz vietas un grūti nolasīt. Tāpēc labāk stādīt tajās vietās kaut ko, kas vijās uz augšu, piemēram, gurķis, kāds tomāts. Pirmo reizi siltumnīcā man ir izauguši šādas lielas jau paprikas. Es ceru, ka man tā paprika aizmetīsies, jo pagājušā gadā
paprika pirmos ziedus man izšāva tikai oktobra beigās. Un tas bija baigi. Es visu vasaru gaidīju papriku. Un beigās aizmetās, uznāca sals. Kaut kāda auglīša bija dārzeņi, bet ļoti maz. Tā normāli noēsties nemaz nedabūju. Protams, ka samtens. Samtens man ir visur. Kāda liela dilla izaugusi. Drīz būs sēklas. Arī sīpoli. Tos, ko rādīju sākumā, laukā no sēklām stādītos sīpols, pārstādītos. Es pārstādīju no šejienes. Atstāju dažas arī siltumnīcā. Eksperimentu pēc. Gribu zināt, kāda izaugs. Šeit tā kā baigi lielie tie loki ir izauguši sīpoli. Un tālāk, protams, ka gurķi. Mazie kraukšķi, ko ļoti forši marinēt, taisīt ātrās marinādes, ko pēc 2 stundām hopā uzreiz var apēst. Aug ļoti labi. Man patīk auga mani gurķi. Viss no sēklām. Tie, kam bija apsildāmās siltumnīcas, protams, ka viņiem jau ir tie gurķi ļoti lieli. Man kaimiņu dārzā jau ir izauguši pat gurķi. Bet tā kā es tādas nepērku, tad, jā. Šie pa vidu arī ir gurķi, bet tie ir Kivano. Tie ir tie, ko rādīju iepriekš, kas laukā pierod pie podeņiem, bet siltumnīcā paskat, cik lieli jau ir izauguši. Arī šos būs jāpārstāda laukā. Vienu stādiņu atstāšu iekšā, lai vijās eksperimentu pēc. Gribu redzēt, cik daudz vietas viņi aizņems. Jo viņi ir ļoti pilni ar lapām un ļoti, ļoti daudz vijās. Atstāšu siltumnīcā vienu stādiņu un pārējos izstādīšu laukā. Šeit arī gurķi. Šie ir kaibrī gurķi. Tādi, kas laukā ir ļoti, ļoti maziņi, bet siltumnīcā ir ļoti, ļoti lieli jau. Nu, salīdzinoši lieli. Un paskaties uz sīpoliem. Man nav ne jausmas. Ja šie ir globo, varētu būt, ka šie būs globo. Tad viņi ļoti lieli izaug. Protams, samteni, gurķi. Mēs ģimenē esam ļoti lieli gurķu mīlotāji. Tāpēc gurķiem jābūt visur. Bez gurķiem nu nekādīgi. Kā jau teicu, siltumnīcā ir arī salāti. Samtenes, dilles, salāti, loki. Viss tas, ko var uzreiz hopā ar krējumu. Un baigā ņemma sanāk. Šī samtene ir pirmā, kas uztaisīja ziediņus. Baigi skaisti. Tātad par tomātiem. Tomātus tādi man ir saņēmušies. Likās, ka jau baigi maziņiem būs, ka nekas nesanāks, bet izskatās, ka būs. Šis tomāts ir no pagājušā gada palikušās sēklas kaut kur iemeties, un tas mazais arī. Bet šis un šis jau, tie būs White Beauty. Normāli parasti tomāti tikai tādā baltā, bēšīgā krāsā. Salīdzinoši lieli. Tālāk mums ir tomāti cereza. Paskat, kāda liela jau uzauga. Nācās piesiet jau pie šņurītēm. Diezgan lieli tie tomāti. Šeit pa vidam esmu iepihājis zemē frēzīs. Un sievai mīļākās puķis. Izdomāju, ka vajadzētu iebāzt zemē. Nezinu, izaugs vai neizaugs, tad jau redzēs. Šiem tomātiem jau ir aizmetušās forši ziedi. Šeit arī būs ziediņi. Jo šie jau ir diezgan lieli tomāti. Viņi baigi lielie arī neaugs. Šī šķirne ir Adama F1. Arī ar ziediņiem jau. Šeit var redzēt kādu dzeltenu ziediņu. Viņi baigi augstie neauga. Līdz 1,50 m apmēram. Tā ir determinanta šķirne. Un viņi nepāraugs man pa visu siltumnīcu. Pagājušā gadā bija iestādījis indeterminantas šķirnes. Tās visas man savijās līdz pašai siltumnīcas augšai. Un aizņem ļoti daudz vietas.
Tātad tāda izskatās man siltumnīca no iekšpuses. Viss auga. Man patīk. Tajā malā vēl iestādīšu melonus vai arbūzus, lai pilnāk tā gala doba būtu. Vēl mazliet gribu pastāstīt par savām vīnogām. Ļoti maziņas. Pirms 2 gadiem nopirku tik lielus stādus, kā ir šobrīd. Bet pagājušā gadā uznāca nenormāls sals un likās, ka visas vīnogas ir beigtas. Bet izskatās, ka izauga, ka izdzīvoja. Šī ir Cīravas agrā. Nākošā vīnoga, kas arī man bija gandrīz nosalusi un tomēr izdzina jaunus stādiņus un izskatās kā augs. Pagājušā gadā es nevienu vīnogu neapsedzu, jo viņas it kā ir selekcionētas Latvijā un vajadzētu izturēt šo salu. Bet tas sals bija tik nenormāls un es viņas neapsedzu. Tā bija man lielākā kļūda. Arī šī ir izdīgusi atpakaļ ārā. Tāpēc iespējams, ka tomēr izdzīvos. Šī vīnoga saucās Glenora Seedless bez sēkliņām. Ja šī izaugt, tas būtu vienkārši lieliski. Nākošā vīnoga diezgan skaisti. Likās arī, ka būs nosalusi un galīgi beigta. Bet redz kā. Un šī vīnoga saucās, nav ne jausmas kā izrunā, Šasla Gailiuno. Un šis stādiņš pilnīgi noteikti, es domāju, ka nu jau ar viņu ir cauri. Bet šeku reku un vīnogi izlīda. Esmu ļoti priecīgs, ka kaut kādas vīnogas tomēr man ir izdzīvojušas šo briesmīgo salu. Un kā tad normālam latvietim, ja dārzā nav kabatas, vai ne? Pirms mēneša bija ielicis kabats zemē, un viņš man nosala. Naktī uznāca baigais sals un nosala. Bet šis izskatās, ka būs dzīviņš. Šie 2 brīnumi nav nejausmas, kas tie ir. Varētu būt arī kaut kādi kabacim līdzīgie vai ķirbi veidīgie. Tos man kaimiņš iedeva. Viņš teica, iepihā zemē, redzēs beigās, kas izaugs. Nu, tad jau manīs. Nav nejausmas, kas ir šīs par puķēm. Bet izskatās baigi smukās. Viņš šeit aug jau kādus 5 gadus. Visu laiku vienā un tai pašā vietā. Bieži vien ar trimeri es viņas nopļauju, bet viņas ņem un izauga atkal. Par ķiršiem. Ļoti žēl šie saldie ķirši. Šis ir sarkanais, bet tas ir dzeltenais. Saldie lielie ķirši, kuras baigi kļūdījos. Tātad visi šitie melnie, tās visas ir no laputīm. Lapas sagriezušās. Par vēlu uzliku šādas lipīgās lentītes. Šādas lipīgās lentes aiztur skudras, un viņas nelien virsū, bet es pa vēlu uzliku. Jo uz ķiršiem uzmetās laputis, skudras vienkārši ņem un salien virsū. Vajadzēja ātrāk salikt šīs lentes. Šīs lentes ļoti labi nostrādāja, bet diemžēl par vēlu. Bet man arī pavasarī ļoti apsala. Ziedi bija tik daudz, likās, ka būs nenormāli forša raža šogad ar ķiršiem, bet diemžēl nosala. Šie ir tie neģeļi, ar ko es cīnos visu laiku.
Nu jau man dārzā ir mazāk tie gliemeži palikuši, pateicoties tam, ka es viņus nolasu un izbaru tās zilās bumbiņas. Bet šur tur ik pa laikam tomēr vēl uzrodās. Briesmīga suga. Ēd pilnīgi visu, kas pagadās ceļā. Citreiz pat savus sugas brāļus. Šajā sērijā apskatījām manu dārzu. Kas un kā auga. Ļoti žēl ir Ķīnas kāposti. Nu, diemžēl nebūs šogad, varbūt savākšu sēklas un iesēšu rudenī. Prieks ļoti liels par kivono un melotrijām. Tās iespējams, ka būs izaugs apkārt namiņam, arī dobīties. Vienu atstāšu arī siltumnīcā. Ļoti ceru, ka izaugs un būs augļi. Dārziņi. Pamatā laika apstākļi ir ļoti feini, ir diezgan karsts ārā, laiks silts un mitrs. Arī šorīt ir nolīs lietus, ritīgi labi jālaist, nekā nav. Siltumnīcā esmu salicis visu virsū salmus, tā kā mitrums turās, zemi neplaisā un arī baigi nezāles neaug. Tas man ir ļoti svarīgi, jo mans darbs ir tāds, ka es ļoti maz pa nedēļu tieku uz dārzu. Un tad vakaros citreiz atskrienot, papriecājos un tā. Vēl joprojām cīnos ar gliemežiem, Spānijas kailgliemeži. Starp citu, tagad nācu uz dārzu no rīta. Viss ceļš pilns, viss šosei pilna ar tiem kailgliemežiem. Drausmīgi. Ja pagājušā gadā bija tikai daži, tad šogad ir ļoti daudz. Un ja viņi savairosies, būs ļoti grūti ar viņiem cīnīties. Bet tie zilie graudiņi baigi spēcīgie. Man dārzā diezgan salīdzinoši maz ir gliemeži, jo viņi regulāri vienkārši jānolasa. Tālūk. Loki aug, prieks par sīpoliem. Šogad iespējams būs izdosies man tos sīpols novākt diezgan normālu ražu. Sīk sīpolu, ok, tas viss kārtībā, bet tieši no sēklām. Man viens kaimiņš, kurš baigi ar to ņemās, viņš arī no sēklām audzina un viņam diezgan normāla raža ir. Ceru uz melonēm un arbūziem. Gribētos arī kāds vīnogas šogad. Žēl par ķiršiem, protams, nosala, laputis, skudras, viss tāds baigi. Ir ļoti daudz ko mācīties. Ir ļoti daudz no kā ņemt piemēru. Un nākošajā gadā es jau ceru, ka būs foršāk viss izdosies nekā šogad. Kaut gan es arī šogad esmu visai apmierināts ar to, kā man šeit viss izskatās. Plānā vēl man ir pārcelāt kompostu čupu, gatavo kompostu salikt tajos maisos, ko jūs redzējāt video. Tāda veida aiztaisīt ciet un rudenī varēs sabērt virsū dobīties. Tas ir ļoti svarīgi priekš nākošā gada, lai būtu auglīgāka zeme. Šodien vēl jānopļauj zāle, un vēlāk iemetīšu papildus video bonus būs plānā izkūpināt cūgaļas ribiņas. Tā kā man ļoti, ļoti patīk kūpināšana, tādas barbekju ribiņas ar barbekju mērcīti. Jā. Tātad paldies, ja noskatījies šo video līdz galam. Noteikti piesako šim kanālam, iespied laiku un ierakst komentārā, kā tev patika mans dārzs. Varbūt ir kaut kas, kas nepatika, varbūt ir kaut kādi ieteikumi, ko darīt, kā darīt pareizāk. Atbild uz visiem komentāriem. Liels paldies! Tiekamies jau nākošu nedēļu. Čau! Kā jau teicu, pagatavošu šodien ribiņas, cūgaļas ribiņas, ar parasto sauso maisījumu apkaisīts, un virsū apakšā ir sojas mērci. Pamēģināju ar sojas mērci tumšo, lai baigi daudz sāls nav jāliek.
rezultāts, garša, wow!